Mēs tuvojāmies finišam, un motors sāk atteikt. Check engines, ik pa laikam deg. Un to ar viss beidzās, diemžēl. Trīs dienās Opelim iedavām jaunu dzīvību. Sakārtoja bremzes, sametināja, nokrāsojām arī to mašīnīti. Jo gribējām paspēt uz startu mini ralijā karostu. Kad sēdies pie stūres, viss stress par sagatavošanos pazūd. Paliek tikai trasa, tavs komandas biedrs, ātrums un adrenalīns. Piebremzē, bišķi piebremzē. Reiz. Mēs tuvojāmies finišam, un motors sāk atteikt. Check engines, ik pa laikam deg. Bet mēs tomēr ieripojām finišā un pabeidzām pirmo ātrumposmu. Sacensību laikā defektējām, kā mēs pārsītām šļūteņus un pārsītām bāku. Un to ar viss beidzās, diemžēl. Un ļoti ātri sapratām, kad turpināt gonku mēs nevarēsim. Pēc mini rallija mēs defektējām vēl, ka mums vēl vairāk bija problēmas. Jo bāka ir pārsist, degvielas trubas ir pušs un sūknis arī izbeidzies. Tagad mēs izdomāsim kaut ko niknāk, droši vien bāku liksim salonā. Toreizā mēs izstājāmies pēc pirmā ātrumposma, bet tas ir rallijs. Skaists, bet reizēm skarbs. Šis stāsts nav par neveiksmi. Šis stāsts ir par to, kā mēs sagatavojām 3 dienās Opel mini rallija startam, kā arī izveidojām komandu ar mērķi piedalīties nākamgad visos mini rallija posmos jau ar 3 mašīnām. Nākamreiz mēs atgriezīsimies daudz stiprāk, tā kā tiekamies trasē. Ja tu vēlies redzēt mūsu komandas stāstu turpinājumu, tad noteikti piesako, atstāj komentāru un padalies ar šo video, jo tādā veidā jūs mūs atbalstat.